Vai, ko man forši komplimentu izteica aizvakar. Nu, vārdu tu, protams, neteiksi. Es neiekļūšu paradīzē. Mēs tur kaut kur kopā būsim. Tur elēbi. Mīlestībiņa manas, dzīvā tu mana. Esiet sveicināti BetSafe Sporta YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājovs, un šis ir labākais, jo vienīgais Fake Night Show ar rulete Latvijā. Un mēs esam tikuši tik tālu, ka pie mums nāk super viesi. Es nekad dzīvē nevarēju iedomāties, ka es sēdēšu pie viena galda ar pašu vareno, skaistāko Baibu Sipanieci Gavari. Baiba, liels gods, un es godīgi pateikšu, es mazliet nervozēju. Nu, Kā tu jūties? Tas man patīk, ka vīrieši manā klātbūtnē nervozē. Jā? It īpaši viņi ir bišķi jaunāki par mani. Nu, tas, man glaimo. Glaimo? Paldies tev, jā. Nē, nu, ko, es te gribu, laikam, parefleksēt. Es izaugu, jaunību pavadīju. Šitā te man ļoti patīk. Man patīk, visvairāk man patīk tas, ka tu manai vecmamiņai ļoti patīk. Tas ir viens kompliments, Jā. un otrs ir, kad es biju maziņš. Tad es nācu no skolas un tevi skatījos, tas cik es tomēr esmu jau sen tajā televīzijā, bet es vakar vai aizvakar kaut kad bija, kaut kad šajās dienās bija televīzijas diena starptautiskā. 3 dienas atpakaļ. Kaut kādā. Un tad es sapratu, ka jā. 25. Gandrīz, bišķiņ vairāk īstenībā. Tā kā. Un kā tu jūties? Tomēr 25 gadi vienā, ok, tev ir daudz, par to arī parunāsim, radio, vadi pasākumus, visu kaut ko, bet, priekš, es domāju, lielas daļas cilvēku, tu esi televīzijas cilvēks, vai ne? Jā, televīzijas zvērs tāds vecs. Vecs, nē, es to teicu. Un 25 pavadīti gadi vienā jomā. Nebija tā, ka kādreiz apnika vai piekūsti? Nē. Neviena diena, neviena sekunda man nav ne apnicis, ne es esmu piekusus, neko. Man ir ļoti noveicies. Es domāju, ka daudz man piekritīs, ka ļoti maz pasaulē ir tie cilvēki, kuriem dara to darbu, kas viņiem patiešām patīk, un viņiem par to maksā vēl, un viņi no tās naudas vēl var izdzīvot. Es to pašu teicu, kad es spēlēju futbolu, ka tā ir spēle. Jā. Es spēlēju savu mīļāko spēli, un man vēl par to maksā. Tā ir baigā laime. Vienīgais tev beidzās profesionāla sportista karjera, un tev vajadzēja izgudrot, ko dzīvē citu darīt. Arī vienalga futbols. Arī, vai ne? Ir. Tad tas ir labi, bet televīzijā ir tā specifika, ka visādi grozoties, visādus formātus mainot, var arī nomirt kadrā. Jā, bet... Beigās uztaisīt vēl tādu šovu, ja? No kurienes humors, smiekli? Ja to zinātu, tad droši vien... Ja es to zinātu, tad es būtu ļoti bagāta. Ja es to zinātu, tad es pārdotu cilvēkiem šo informāciju. Es doma tāda, kāpēc tieši tajā jomā to aizgāja? Nē, man tur iebīdīja tajā jomā. Iebīdīja? Jā, tāpēc, ka es jau sāku... Patiesībā es sāku, pats, pirmais darbs man bija, es filmēju reklāmas, tātad. Tas bija Latvijas televīzijā vēl, bet tas bija ļoti īsts posms. Man tas nevisai varbūt patīk, bet man patīk tā vidē atrasties. Es atvainojos, tu biji kā seja vai kā... Nē, es biju kā izpildītājs. Jā? Jā. Tad es sāku no pašām apakšām. Wow. Ar montāžām un visu. Es man nevaru piečakarēt īstenībā nekādā veidā. Sapratu. Un tad man Andrejs Eķis uzaicināja uz Pizza TV, un Pizzā es taisīju kultūras sižetus. Bet no sevis jau tu nevar aizmukt. Tu taču nevar būt akadēmisks un sauss. Ja tu esi traks iekšā. Ja tu esi, savādāks bišķiņ, jo viņam bija uzstādījums, man būs savādāka televīzija, un man vajag savādākus cilvēkus nekā Latvijas televīzijā, kur arī ir profesionāli un forši cilvēki, bet viņiem ir jāpilda valsts televīzijas funkcijas. Viņi nedrīkst informāciju pasniegt it kā pa jokam. Ja? Tur ir jābūt kaut kādai ticamībai apakšā. Bet Andrejs teica, nē, dari, ko tu gribi. Galvenais, jo trakāk, jo labāk. Ja man iedod šitādas ceļa vārtus, tad es arī uz to notu uzsēdos. Būtībā es nekādu speciālu pie kaut kāda sava tēla neesmu strādājis. Neesmu sēdējis spoguļu priekšā un mēģinājis, kā es būšu smieklīgā. Bet pēc tam
Man bija tur visādi projekti, un toreiz vēl Viesturs Dūli, tagad viņš ir Zorgus, veidoja humoru šovu, mēmā šovu. Jā, mēmā šovs. Mēmā šovu tur apakšā visādi humoru šovu. Un viņš visu laiku man nāca pie mums. Es sapratu, ja es aiziešu pie viņiem, tad es esmu pārgājis laukumu otrā pusē. Un no turienes apakaļ baigi grūti atnākt. Nu, tāpēc, ka tu jau esi... Kas beigās bija, ka izšķīries uz to? Nu, tur forša kompānija bija, un beigās kaut kā viņš laikam mācēja man uzrunāt. Viņš teica, tas nav tavs žanrs, tās nopietnās intervijas, jo tāpēc, ka man bija zvaigžņu stundu raidījums, viņam likās, ka tas bija ļoti nopietni, tas nav tavs stāvējais lūk pie mums, nāc šurp, un tad es arī aizgāju, un tad sākās mēmā šovu laiks. Un nenožēloju tā jūtu. Es vispār neko nenožēloju. Tā bieži cilvēki saka, un es bieži neticu. Tas nav tas gadījums, bet man nepatīk ka nevajag ne par ko nožēlot. Nē, labi, bet tas, par ko es nožēloju, es tev nemūžam neteikšu. Pirmkārt, tāpēc, ka es tevi pazīstu tikai 10 minūtes. Otrkārt, nesiet striki, siesim. Jā, un spīdziniet. Ir lietas, ko es, protams, nožēloju, un es neapmeklēju psihoanalītiķi vai terapeitu. Es neapmeklēju. Es nesaku, es nekad viņu neapmeklēšu, bet es neapmeklēju. Bet, pēc kaut kādas 100 reizes droši vien es viņam izstāstīšu lietas, kas man moka. Tas sanāk, tu tā grūti atveries, jā? Ir lietas. Ir viens noteikums, un to es visiem saku, un tev arī saku, jo tu gadījumā nezini. Es spēlēju kārtas reizēm. Jā. Zoli slikti spēlēju, bet Duraka spēlēja labi. Cūkas. Jā, es zinu, saprotu. Nevajag savas sliktās kārtas rādīt. Jā. Nevajag. Blefo, ar seju blefo. Kaut vai tev ir vienīgi prusaki rokās. Nekas tev tur nav. Spēlē it kā tev būtu vienīgi dūži. Zini, ko tas atgādina? Man viens treneris ir teicis, ja tev ir grūti spēles laikā, nekad to nerādi citiem, jo, kad jūs spēlējat, viņam arī ir grūti. Tam pretiniekam. Un ja viņš redzēs, ka tev grūti, tad viņam tas piedos spēku. Tas pats nerādīt, kas savas vājās kārtas. Nerādi švakrās kārtas nevienam. Bet tad cilvēkiem dažreiz rodas sajūta, kur tur baibai viss dzīvē skaisti. Tā pareizi ir, lai viņi tā arī domā. Ja? Klau, tu jūti cilvēku mīlestību? Jā. Kad tu to jūti? To var izskaidrot? Es jūtu, varbūt es tādu, tagad, es jūtu, ka es ieju kaut kādā iestādē, es jūtu, ka pret mani ļoti vēlīgi izturās, es ieju veikalā pārdevējs un kasieris pret mani izturās ļoti tā forši, un arī nekautrējās. Latvieši pēdējā laikā ir atvērušies, un viņi saka, ka vai, ko man forši komplimenti izteica aizvakar, es iegāju Maksimā. Vīrietis, kas strādā, viņš tur preces izkārtoja. Un viņš ierauga mani, viņš ir krievalodīgais, bet viņš man atpazina. Un viņš teica, baiba, viņš tā, Un es domāju, varbūt mēs esam kaut kur kopā kaut ko darījuši. Tad beigās es sapratu, ka nē. Viņš ir, cik forši, ka jūs ienācāt. Viņš ir šis otrā slavenība šodien, kas ienāk. Un es vispār, pirmā bija Glorija Grēvcova. Salīdzināja tevi ar Gloriju? Kas ir? Viņai taču arī sekotājs skaits ir. Ka jau kā arī viņu mīl kāds. Vai, bet tu esi pārliecināta, ka tas bija kompliments? Es tev saku, viņa acīs, tas acīm redzot bija kompliments, jā. Forši, klausies, bieži bildēties prasa ar tevi? Atsaki? Jo es zinu, ka nekad nesaku, nekad. Nē, labi, ja es skrienu nenormāli kaut kur, nezinu kā, bet tā ir daļa no manas profesijas. Vienīgais, kādreiz ir tā, ka, tas gan ir no vienas puses sirsnīgi un mīļi, no otras puses, tas paņem no tavas dzīves kaut kādas minūtes. Jā. Kad cilvēks grib tevi nofotografēties, viņš grib, lai ar viņa telefonu to izdara. Viņš nodod savu telefonu kādam citam. Tas neprot. Kamēr viņš viņam dod, tas aizbloķējās. Protams, un tad viņš, kā tev atbloķējas? Viņš nevar atbloķēt. Kamēr viņi tiek galā, kamēr viņiem tur atbloķējas tas viss pasākums, tad, protams, viņš nevar nofotografēt tā, kā viņam patīk. Viņam tad acis ciet, tad viņš ir nesmuks, tad viņš ir esnes, tad viņam īsa skaista, viņš ko. Un viņš taču nabaks neiedomājas, ka tas no tavas dzīves, iet minūtes
prom, neglābjami, tev viņas neviens neatdos, ja? Un es vienkārši saku, varbūt, lai tas cilvēks ar savu nofotografē un jums atsūt. Vai šitā selfie? Tad nē, tur nekas. Bet, tas ir vienīgais mīnus, ja? Bet es vienreiz dzirdēju interviju ar Konstantinu Habenski, tad krievu aktieri, superīgi aktieri. Un viņš ir pilnīgi kā ar nāzi nogriezis to visu. Ne un viss, bet es viņu saprotu. Viņa popularitāte un Krievijas iedzīvotāju cilvēku skaits. Un viņš tiešām teica, ja to parēķina minūtēs, un ja to pārēķina stundās, un dienās, un gados, tad traki. Es zinu, arī sportisti daži arī. Jā, ja ir super turbo populāri, tad es pieļauju domu, ka viņiem ir tiesības kaut kā ierobežot to visu. Bet, man prāsties. Protams, Klau, tu ļoti labi izskaties. Paldies. Un kāpēc? Kāpēc tā? Ne tāpat vienas jautāju. Agrie rīti tev. Tu taču vēl radio. Izlīdi to. Nē. Man bija par radio. Kā var tā tik labi izskatīties, ka tu celies 5? Nezinu, cikos tev jāceļās? Es ceļos 5. Kā es uzminēju? Ēters 7, es ceļos 5. Tāpēc, ka viņi jābrauc no Jūrmālas. Kā? Es esmu tas, kurš... Kā? Paņem uzliec modinātāju un... Cik tu guli? Celies. Labi, sāksim ar to, ka es no jau bērnības neguļu ilgi. Kaut kā pietiek ar 4-5 stundām. Jā, bet tas nav parasts gadījums, pieļauju domu. Ja es guļu 5 stundas, man pilnīgi ok. Tu esi izgulējusies pēc 5 stundām? Jā. Klausies, tad tev sanāk vidēji uz 3 stundas vairāk nekā parastam cilvēkam dzīvē. Tu paskaiti. Man ļoti patīk, pirmkārt, darbs no rīta. Tad es redzu rītus, es redzu saulēktus, es redzu aizmigušo Rīgu, es redzu, kā viņi mostās, maizes cepēji, piena vedēji, sētnieki. Tie ir manējā. Ļoti romantiski tas ir vispār īstenībā. Rīts ir superīgs. Tad, kas man ļoti patīk redzēt, kā diena sākās. Un tad, kad es esmu beigusi radio darbu, man ir tik daudz laika, es tik daudz varu izdarīt. Vai nedarīt neko, bet ir padarīta darba sajūta. Tā ir superīga sajūta. Bet skaties, tu strādā radio, tu vadi pasākumus, tu televīzijā. Ja man vajadzētu tev, zini, kā raksta titriņos Baiba Sipeniece Gavere, kā tu noformulētu to? Es vienmēr saku radio un televīzijas raidījumu vadītāju. Nekādas divas, nekādas zvaigznes. Divas? Lūdzu, nerakstiet nekā diva vai zvaigzne vai seja. Lūdzu, nē. Jo mūsu platumgrādos šis apzīmējums jau izklausās kā tāds, tāda mazliet tāda ņirgāšanās. Kāpēc? Tāpēc, ka nē, mēs esam tik, cik mēs esam. Nevajag. Tu varētu kādu par divu nosaukt Latvijā? Latvijā? Latvijā. Par divu Latvijā. Es sauktu vecās aktrises. Biju Artmani. To gan es nosauktu, jo tāpēc, ka viņi pirmkārt viņi filmējās Lielās Padomju Savienības filmās, viņu zināja miljoni, un vēl joprojām zina. Jā, ārkārtīgi skaists sieviete. Es nezinu, skaistākus vispār grūti iedomāties. Pēdējā tēma, par kuru mēs šajā sadaļā ar tevi parunāsim, es gribētu, lai tu izstāsti, ko tu domā vispār par humoru kā tādu tagad. Tev ir kolēģis, mans draugs Rudolfs, Kugra jaunās paaudzes, kā to nosaukt, humora aktieris, nezinu, stand-ups. Atšķirās, kad tu 90. un tagad tas humors? Tēmas varbūt iet tālāk. Viņš drosmīgāk. Tagad paliek drosmīgāk? Protams, jā. Bet tā arī jābūt. Jo es ļoti labi atceros, ka mēs sēdējām sapulcē, Mājmāšovu sapulcē, un mēs nenormāli strīdējāmies, par ko tur drīkst smieties, par ko nedrīkst. Un es atceros, ka toreiz viesturs tagadējais Zorgus, viņš teica, ka drīkst smieties par jebko, tikai jautājums, kā tu to dari. Es saku, nē, tā nedrīkst. Jā, nedrīkst smieties, manuprāt, nedrīkst smieties par reliģijām. Nedrīkst. Tas ir traki. Ja es, piemēram, būdama tāda atturīga luterāna, sākšu tagad par katoļiem un par nedod Dievs vēl tur musulmaņiem, tas būs traki. Ja? Tas ir kā minimums apvainosies. Tur vēl konflikti. Par nāvi? Par nāvi var. Par nāvi var. Bet jautājums kā? Ja tu pa savējo, tad jā. Bet ja tu, teiksim,
Nu, tas slavenā anekdote. Es domāju, tu par mani. Kā iekāpa autobusā sieviete. Tāda ir anekdote, tā ir melna anekdote, ka iekāpa autobusā sieviete un šoferīts ik pa brītiņam atlaiž rokas un pagriežās pret viņu un rāda tā. Un viss tā, kas te notiek, kāpēc? Viņš saka, es vienkārši viņai pieduros, tāpēc, ka viņai vakar vīrs pakārās. Melni. Tev melns humors garšo, kā saka? Tas ir tāpat kā ar rupjiem jokiem. Ir tie, kas drīkst to darīt, un ir tie, kas nedrīkst to darīt. Un tu pat nesaproti, kur ir tā robeža. Man ir viens čomaks, draugs, ļoti labs. Viņš lama vārdus, ber kā komplimentus vienkārši. Jā. Viņš man sauc visādos briesmīgos vārdos, bet es saprotu, ka viņš mīl mani. Tas ir jāmāk, tā ne katrs to nevar. Viņš man sauc vienkārši vārdos tādos, ka man vīrs vienkārši, tā, ka stāvēja blakus pirmo reizi, viņš tā... Man pa muti viņam jāsīt. Un es saku, tu saproti, viņa personība, viņa šarms, viņam pieļauj, tas viss tas formāts. Blakus otrs to pašu dara, un tas izklausās perversi vienkārši un pretīgi. Netīri. Un tas pats ar melniem jokiem. Un tā vispār ar jokiem ir. Ja tu ārpus konteksta anekdotu stāsti, tas ir slikti. Patiesībā tev jābūt ļoti labam anekdotu stāstītājam, lai tu ārpus konteksta mācētu smieklīgi. Smieklīgi izstāstīt anekdotu ārpus konteksta. Es vispār reti. Es ļoti cenšos trenēties, lai es varētu, lai prāts būtu lai tu pareizajā sekundē, pareizajā vietā atcerētos pareizo anekdotu. Tā ir ideālā kombinācija. Bet ir tādi cilvēki, kas vienkārši stāsta anekdotus. Vienreiz braucām, es nestāstīšu kādā braucienā, bet tie cilvēki nebija gluži mani draugi, bet bija tāds kolektīvs, sanācis no dažādiem cilvēkiem kopā. Tas bija mokoši. Viens vīrietis vienkārši visu ceļu stāsta anekdotas, nesmieklīgas. Un vienkārši mēs tā, tu vairs nevari, un tu pat tev gribas teikt, beidz. Jūs vēl neesat tik tuvi, lai tu varētu pateikt? Nē, un tev nērti smiekli nenāk, un tu tā kā tēlo, ka tu smejies, un tā, un vienkārši liekas, trakāk nevar būt. Garš ceļš būs. Trakāk nevar būt. Tā kā humors ir ļoti smalka lieta. Laimīgs ir tas, kuram ir iedota tā sajūta, un viņš ir iesvētīts ar to. Bet, ja nav, manuprāt, var iemācīties. Tu domā, ka tā nav tāda, ka iedzimta lieta tikai un vienīgi tev? Man liekas, ka to var iemācīties, ja tu tikai gribi to darīt. Klausies, ir vēl tāda teiciens parunā, ka gudri cilvēki var tikai labi jokot gaumīgi. Es neesmu īsti no šīs nozares speciālista, bet es varu teikt to, ka asprātīgs cilvēks ir tas, kuram ir prāts. Un Asprāts. Nevis vienkārši bet vēl ir prāts. Jā. Bet cilvēks, kuram piemīt humora izjūta, var nebūt arī akadēmiķis nekāds. Jā. Piemēram, es nāku no laukiem, no Jaunpils. Un tādi kārtīgi forši Latvijas lauki. Tur cilvēkiem ir labs humors. Tiešām. Tur ir džeki, kas dzīvo cauri dienu garažās. Dzer! Protams. Kaut ko tur, kaut kādus mopēdus, tur jau cārā liek kopā, kaut ko dara, bet pārsvarā tā kā plītē. Un tad, kad es eju garām, garažām, tagad es aizbraucu, tur lido joki un tādi asprātīgie. Ir forši. Viņiem ir humora izjūta. Un reizēm pat ir smieklīgi. Un reizēm pat gribās ilgāk ar viņiem pastāvēt un patrenēt to savu humoru. Mēs aizgājām projām par to jauno paudzi. Ir kāds, varbūt, kurš tev patīk stand-ups? Apmeklē vispār? Vai skaties koncertus? Jā. Es apmeklēju ik pa brīdim. Kugrēnu nevajag pieminēt. Labi, Kugrēns man ir kā beigās, come on, Kugrēns. Kā viņš nokļuva nopietni komandā? Es tev pateikšu. Tāpēc, ka es ceru, ka TV3 vadība nevainosies, bet bija tāda situācija un reizi dzīvē tādu situāciju piedāvā. Man pienāca klāt augsta ranga vadība un
prasīja, ko tu gribētu darīt televīzijā. Nu, tur bija situācija. Tas ir forši, kāpēc pie manis tā nenāk? Labi, tas ir pirms gadiem nostrādātie gaidi. Nu, labi, tur bija iepriekš tāds stāstiņš, bet nu tā. Un es teicu, es gribētu iekāpt vēl vienreiz tais pašās vecajās kurpēs. Nu, es gribētu vēl vienreiz uztaisīt komandu, kas taisa humoru šovu, tātad nedēļas apskats, kas notiek valstī. Un man saka, aiziet uz priekšu, tev ir iedot brīva griba, nu, protams, saprāt robežās, bet uztais komandu. Vārds super komanda. Jā, bet es nevarēju viņu bezgalīgi lielu uztaisīt tos komandu. Un es zināju, ka noteikti būs Valters Krause, tāpēc, ka, nu, viņš ir manējais cilvēks, un es zinu, ko viņš var izdarīt. Ideālā ministre. Jā. Bet es sapratu, ka vajag jaunos, nu, tā kā tie, kas par mums jau ir jaunāki, jo viņi tver laukumu savādāk. Nu, viņi, plašāk būtu visam tam. Un tāpēc nāca Rudolfs pilnīgi noteikti. Rudolfam tiešām ir ļoti laba humora izjūta. Un Māra, tāpēc, ka viņi ir traka. Nu, viņi ir traka. Redzi viņā sevi mazliet? Nu, zini kā, man tāda salīdzināšana īsti nepatīk, jo katrs cilvēks ir unikāls pēc savas būtības, bet es viņu ļoti labi jūtu. Es ļoti labi viņas to trakumu saprotu, un ja viņu ieliek pareizajā gultnē to trakumu, to foršo trakumu, tad tur var nākt ārā pērles. Un Māra tiešām tāda ir. Nu, viņa ir ne tikai smuka, viņa ir arī gudra, viņa ir asprātīga, viņa ir un traka. Jā, bet tādā labā nozīmē traka. Forši veiksmi jūsu komandai. Par trakumu runājot, tev būs mazliet traks tagad uzdevums. Aiziet. Telefons tev ir, jā? Sekoji. Daudz vispār tev tur kontaktu? Kā domā? Pietiekoši, lai izpildītu, kā es uzdevu. Jā. Klau, situācija ir tāda, tu vadi pasākumu, izdomātu, un budžets nav robežu, bet tev jāatrod cilvēks, vīrietis vai sieviete, kurš nodejos striptīzu. Tev ir tādi cilvēki, kas varētu... Cik tu paņemtu naudas par striptīzu? Es? Jā. Es par striptīzu? Jā. Kas viņu gribēs redzēt? Operators mūsu. 10 000. Nu nē! Nu nē! Vairāk! Vairāk? Nu par 10 kurš varētu? Arī puiši varbūt ir kādi traki. Nu par 10 līdz apenēm. Tas jau nav striptīs līdz apenēm. Striptīs ir līdz galam. Ja vīrieši, tad jā. Tā, lai nebūtu. Tur nedrīkst būt tāds konservatīvs. Man jāpierunā viņš šito izdarīt. Jā. Tur jābūt arī tā, lai viņš būtu smuks vēl bišķiņ, ja? Nu tā, lai nebūtu tā, kad es piedāvāju jebkuram. Markus Rīva tev ir? Markus man ir, bet... Viņam patīk nauda gan jau. Kam tad nepatīk? Man arī patīk. Es taču neteicu, ka es nedejotu. Man bija jautājums, kas to gribēs redzēt. Bet ķermenis viņam arī smuks. Jā, Markus, viņš blīd. Nu labi, man tagad zvanīt Markusam? Pagaid, pastīšos, varbūt man vēl kāds ir. Skaties droši. Kuram baigi vajag naudu. Kādām, zin tāds, kurš uz sēkļiem. Jā. Pirms Ziemassvētkām. Tāds, kuram kredīts jādod ir. Tāds Markus skaidrs, Markus tā. Blīn, zin, kas ir, man ir karma sabojāt jau tā, jo zin kā ir. Tev taču patīk izjokot. Tur jau tā lieta, es taču esmu 2 gadus nodarbojusies ar cilvēku izjokošanu. Radio mums pirmajos gados bija rubrika Debesu zvans. Es nosaukumu dzirdēju, bet... Jā, tas ir sen jau, tad radio jau ir cik tur gadi. Un ko jūs darījāt? Zvanījāt? Mēs zvanījām un tieši šito, ko tu man piedāvā, arī darījām. Bet random cilvēkiem vai? Nē, vēlams viņi bija zināmi sabiedrībā cilvēki. Un es beigās no viņiem arī muku, jo piemēram, es tur vienu aktieri izvedu uz tīriem ūdeņiem. Es viņam zvanīju kā viņa mīļākā, ar kuru viņš it kā bija sarunājis randiņu, un viņš piekrita, un tas viss aizgāja. Vispār traki. Dievs! Jā, bet viņš tāds arī bija. Izšķīrās viņš? Jā. Pēc šī zvana? Pēc šī zvana viņš varbūt zvans nekalpoja kā šķiršanās iemesls, bet principā viņš nebija no kārtīgajiem puišiem. Jā. Vārdu tu, protams, neteiksi. Es neiekļūšu paradīzē. Mēs tur kaut kur kopā būsim. Tur Elēna. Zvanīsim vai nē?
Vai atsakies darīt? Nu, es neatsakos, labi, es piezvanīšu tikai pagaid. Ko man mamma teiks, ja es baibu nosaukšu par mīkstu? Ko viņi tev nedarīs tā. Tur jābūt kaut kādam tādam. Jā, pat atteiks, nekas. Šeit nav... Viens ar to vienas varētu, bet man viņš ir iebjās tagad. Šobrīd viņš ir pilnīgi aizgājis kaut kādos kreisajos, kurus negribu ar viņu par to runāt. Kreisajos. Tā. Pagaidi. Kurš varētu? Pagaidī! Gaidam. Nesteidzini mani. Egons Reiters. Tavai izjokosim Egonu Reiteru. Egončiku. Bet viņš neizķerpsies, bet nu labi. Nu vismaz piedāvā. Lai padomā. Viņš ir mans tāds mīlīgs. Viņš man varētu arī Nu, cēl. Neviens negrib par tevi runāt. Kas jums Viņi jūt, ka ne tāpat... Piekdiena? Jā, piekdiena. Mīlestībiņa manistība, tu mana. Klausies, tev decembris ir baigi pilnēs? Nu tā, ka pasākumi. Kaut kādi 2 laikam nav tik traki. Nav tik traki. Klausies, nu man ir viens piedāvājums tev 8. decembrī. Bet tur ir viena štēle. Pasties, 8. tev ir? Nu, paskaties. Zini, kas ir 8. Nu, kas ir? 8. ir mūsējais pasākums. Kāds mūsējais? Darbs. Fak? Es nezināju. Aha. Man Tā man te rakstīts TV3, jā. Kā es netikšu? Jā. Nu, labi, izstāst, kas tev Nē, nu labi, tur ir 8. vai 9. Tur ir tā. Nu, tā kā es varētu vēl pārlikt. Nu, ar vienmēr sakot, tur ir tā. Nu, tur ir tādā tropu stilā tas pasākums. Nu, kompānija, nu, tāda jautra. Aitišņiki tādi, bet tādi normālie. Nu, nav tādi džemperis un biksēs un tādi. Bet, nu, viņi man piedāvā vadīt, nu, tā kā man prasa, vai nav arī kāds DJs, nu, forši, nu, tāds. Viņiem, nu, budžets ir ok, bet viņi negrib grupu. Viņi grib tā, ka vadītājs ar DJ, nu, tā. Bet viņiem ir, nu, tā kā tropu stilā, un viņi riktīgi ir izdomājuši, viņiem tur kaut kādas telpas ir birojā, baigi labās, un tad viņi sanesīs tur visu kaut kādas tur palmas, nezinu ko. Bet, nu, tur vajag DJam būt, nu, tipa šortos tādos. Tu būsi ar mieru, būtu? Nē, tas man baigi nebiedē. Man tur muzikāli vairāk biedē, ka tur beigais tāds regējs un visi tie latīno sūdi, kas man nevisai. Regējs normāli, bet tie latīno... Nā, nu, labi, nu, tur jau var kaut kā... Nē, var jau. Paņem vairāk naudu un spēlē to, kas tev iebjās. Jo es arī būšu tādā tā kā pelkostīmā. Pagaidi. To tu negribi redzēt. Nē, nu tur ir tā, ka pat labi mums ir sarunas par 9. vai 8. Man labāk būtu 8. tāpēc, ka es 9. gribu, nu, pati vienu mājās ballīt uzrīkot, bet, nu, labi, to es varu pārcelt. Kā tev, nu... Tā, pagaidi, ļauj man pastīties pagaidiši. No. Pastīties. No. Nu jā, pēc idejas 9. būtu labāk. Nu, bet es 8. atkal es netieku. Es neesmu kaut kādā kopējā e-pastā iekšā. Nu, kāpēc tu neesi? Es nezinu. Nu, varbūt es esmu, bet es neeju tur, neskatos neko. Klausies, bet tad tu esi ar mieru, kad, nu, tipa šorti, tipa kas? Nu, kaut ko uzvilks, kaut kādu, ne, nu, kaut šorti, nu, jā, nu, man jau vienalga. Nu, bet ar kailu augšu, jā? Vakarā. Kaila augša. Es jau prasu, vai tas ir pa dienu vai vakarā, pa dienas. Kādā dienu? Kails pa dienu nevajag tā darīt. Vakarā. Tur jau uzvelk kaut kādu, jā, viss tur ir labi. Tad tu esi ar mieru. Jā. Ai, nu labi. Kaut kādu dumīgu kreklu jāatrod. Nē, bez krekla. Viņi man parādīja kenu tādu. Joheni. Jā. Nu, es tāpēc saku DJs, un es... Vēl jau, bet šitas te necēla man šitas ribu. Čiju ribu. No. Bet, nu, viņš man necēla. Jā, bet viņš man necēla. Tāpēc es tev otram zvanu. Tūlīt aiz ribas es tev zvanu.
Labi, klausies, Gončika, teorētiski jā, ja? Jā, Nu, labi. bet 9. Bet 9. Bet es tev atzvanīšu vēl, ja? Bet tu man atzvani. Bet tad, jā, pat cipariem un pēc tam to visu sarunāsim, ja? Labi, čau, paldies tev, atā. Čau. Tu vienkārši meistars. Es nevarētu tā. Tagad slikta sajūta? Nu, man vajadzēs viņam tur slocīties. Gončika, piedod, tas bija labi. Viņš pat ar sievu jau bija blakus. Labi, viņam forši sievu viskā. Super, Baiba. Nu, var redzēt, pieredze ir. Melošanā, jā? Nē, es to saucu par izjokošanu. Nu, skaidrs. Nē, nu labi, jebkurā gadījumā, es zinu, vēl viena pagale tajā ugunskurā, kurš būs zem tā katla, kurā es vārīšos. Kurā mēs vārīsimies visi. Nākamais, rubrika Bauris. Tātad, Baiba, rubrika Bauris. Jābļauj. Pirmkārt izdomā, ko tu bļausi, un otrkārt tu vari laimēt. Tu saki, ka tu nevari pārspēt vīriešus. Es ticu, ka tu to vari. Kliekšanā, nu, es zinu, ka večiem ir cits spiediens balsī. Tur tāds bišķi savādāks, bet nu es varu mēģināt. Un man ļoti patika, ka Buļs bija, kad viņš patriotisks. Mūsu zeme Latvija. Jā, mūsu zeme Latvija. Un man tas iepatikās. Droši. Un es īstenībā ar kaut ko patriotisku. Droši. Bet tā skaļi. Nu, kā Lai gribi. aiziet mūžībā tas, Vā. jā? Labi. 3 reizes? Vari 2, vari 1. reizes. Kā gribi? Veiksmi. Tā. Tev mūžam dzīvot Latvijā! Es domāju, ka šito vienu reizi pietiek tik skaisti, bet tu vari droši atkārtot. Nu, pietiek. Pietiek. Jā, labi, daudz nevajag. Cik bija? Tūlīt paskatīsimies, cik bija. Diezgan skaļi, Baiba, nu, bet līdz 1000 eiro no mūsu draugiem tu netiksi. 117,6. Kam vairāk par mani? Ralfam Eilandam. Jā. 128. Man nav kauns piekārties Jā, visi tā saka, visi tā saka. Ralfiņa tev arī daudz laimes 30-niekā. Un īstenībā 30, no 30 līdz 40 ir tik skaists vecums. Man tūlīt beigsies šis. Nekas neuztraucies. Pēc 40 ir dzīve? Jā. Ir dzīve pēc 40, jā? Jā, tad sākās vispār baigi labais. Bērni pieaug. Bērni pieaug un tur viss ir forši. Visam parādās tādas īstās krāsas. Tāds, Optimistiski tas jā. skan. Tas tā kā ballīte ap 11. Baiba. Norī Krupi. Nākamā rubrika. Tātad mums ir romantiskas pusdienas ar tevi, un šodien mums ir kāpostu sula. Tas ir ļoti garšīgs. Gliemji. Gardar. Asais, tur ir asā mērcīta ar vistiņu, jēra pauti, tad bērnu biezinis ar zivi, un jaunums mūsu ēdienkartē siera smūtīs. Ar pelēm? Jūs mani vienkārši žēlojat. Tur Lutinam? nekas nav nēdams. Jā? Jā. To visu. Pasaki to man. Es visu to ēdu. Jā, tu tāds jūtīgs, jā? Es tāds jūtīgs. Manī atbalsojās mana padomju bērnība. Kas bija? Tas bija Tev ir jā. nosūtīti 3 jautājumi, kurus es arī nezinu, ko tu uzdosi man. Jā. Es ļaušu to izvēlēties. Tu gribi, lai es pirmais atbildētu, vai tu gribi, lai tu atbildētu pirmā? Es tad pirmā sākšu. Tad griez. Tad es griezu. Urpsim to zobiņu. Jā. Jā. Stipri nevajag. Jā. Tik. Tā liktenis minūtes skaita. Tikai ne asais. Nē. Tā sierīgais. Vai. Sierīgais, tas ir tas smūtīs. Nu, žēl. Pavisam Tā, mierīgi. meklēju jautājumus. Jautājums. Kas par jautājumu? Es uzdošu tev jautājumu. Nu, aiziet. Kuru Latvijā atpazīstamu mūziķi vai aktieri tu nevari ciest? Tā kā nevaru ciest? Jā. Nu, tā kā pilnīgi nevaru ciest? Nu, bāc. Nu, tas būs tāds, nu... Nē, man nav tādu nevaru ciest, tāpēc, ka ir cilvēki, es par šiem gadiem esmu sapratusi, ka ir ļoti dažādi, un cilvēki dažādi ir tāpēc, lai pasaulē neizceltos nemitīgi konflikti. Dievam visādi cilvēki patīk. Ir tādi, kas ir varbūt ar tādu komplektu, kuru es nekādā gadījumā negribētu sev, ja?
Bet uz viņu skatīties no malas ir forši. Ir tādi, par kuriem klīst leģendas un kolekcionējās stāsta par viņiem. Tādi, kur sirkst ar nenormālu zvaigžņu slimību. Latvijas kontekstā tas ir ļoti... Jā. Daudz? Pietiekoši, bet ir viens mākslinieks ir tāds. Par viņu klīst leģendas. Pilnīgi, un katrs, kas zina, par ko ir stāsts, viņš saka, vai tu zini jauno hītu? Un aiziet! Tur Raiders ir tāds, kā tikai. Bet es nevaru teikt, ka es viņu nevaru ciest, tāpēc, ka man tas personīgi neskar. Es neesmu aģentūra, man nav nekāds galvas sāpes to Raideru izpildot. Ja kādam... Tev ir Raiders? Nē. Ir. Protams, ka kaut kāds jau ir. Kas tur iet? Ūdens? Ūdens, lūdzu, ūdeni. Nē, es saprotu. Es dodos uz darbu, un mani nav jābaro. Un ūdeni es varu nopirkt. Nē, man nav. Tādā gadījumā nav. Es uzskatu, ka tu esi atbildējusi. Es vispār negribētu, lai tu te kaut ko ēstu. Labi, tu esi ļoti saudzīgs pret mani. Jo es zinu, kā tas ir. Un tūlīt es kaut ko atkal, jo šeit... Tagad tas ir, un tagad es tev dodu no šidienas, ja? Jo šeit cilvēki nesaudzē mani vispār. Sierīgais. Tā. Tas ir... Tā, tad man tev ir... Man ir Marko tikko atsūtījis, ka viņš ir pasākumā, viņš man atzvanīs. Pastāsti tad apkaunojošāko lietu, kas ir notikusi tavā dzīvē. Apkaunojošā. Ko? Kas ir apkaunojošā? Es tev pastāstīšu šo vienu lietu. Mēs sēdējām, un mēs nedrīkstējām ugunskura kurināt pārgājienu laikā. Mēs sēdējām tajā vietā, kur būtu bijis ugunskurs. Un vienu vakaru, kad Breidaks ierosināja to pastāst savu apkaunojošāko lietu savā dzīvē. Un liels bija mans pārsteigums, ka visiem stāsti bija par apkaunojošāko notikumu viņa dzīvē, par to, ka viņš ir kaut kur vai apčurājies vai apkakājies. Un es domāju, vai tiešām bez fekālijām, bez urīna, nekas cits cilvēkam apkaunojoši nav. Jo man bija reāli bez tā visa. Labi, arī man bija viens stāsts, kur iekšā tur bija. Es nezinu, goda vārds, es nevaru izdomāt, es mēģināšu iedzert. Nav tev tāda apkaunojoša. Kas tad tev tur? Normāli. Jā, tiešām, līdz galam. Varbūt vēl izskatīs. Līdz galam, tā. Tagad tu gries atkal. Es saku, kad viss... Baiba. Tu manā vietā. Tu man uzticies? Es tev uzticos, aiziet. Nav forši. Ēst. Tas nav garšīgs? Tā. Tā ko tu mājās ēd vispār? Nesais, nē. Asais? Krēmīgais. Krēmīgo jau var ēst. Kas bija krēmīgais? Dorbulu kaut kas tāds. Nē. Krēmīgais bija jēra pauti. Viņi jautājums tādus uzdotu. Kāda ir lielākā naudas summa, ko es saņēmusi par pasākuma vadīšanu un no kā? Tad komerci informācija. Par pasākumu vadīšanu? Jā. Kāzas. 2000. 2000? Jā, par vakaru. Un tāds ir mans kāzu honorārs. Un nav svarīgi, vai precās, tur nezinu, parasts Jānis vai... Man jau nezvanu un nesaka, sveiki, es esmu parasts Jānis, vai arī sveiki, es esmu Jūlijas Krūmiņš un es tagad precēšos. Zvanu un saku, mēs gribētu jūs uzaicināt uz savām kāzām par Kurš pateiksi? Un es saku visiem vienu honorāru. Man nav tā pēc deguniem. Godīgi? Jā. Tu no kā nepateici, gribi pagaršot pautus? Nē. Bet es esmu ēdus. Mana mamma audzē jērus, ja kas. Un manai mammai ir foršs vecums, viņa ir 83 gadīgi. Viņa ir par sievieti, viņai ir jēru pulks. Jaunpilī, ja? Jaunpilī. Un viņa, tad, kad jēri aiziet uz galda, jēru pauti ir viens no ēdieniem. Labi. Tagad tas nav nekas briesmīgs. Vēl mazliet, vēl pa jautājumam. Man divi, tikai ne gliemjus.
Nu? Nu? Nu, es nē. O, Man arī pauti. Nu, būs nekas. Pats izdomā savus pārbaudījumus. Un Es pats... nē. Tā, pagaidi, tā. Tā, tad nākamais jautājums. Nu, vai tu esi kaut ko nozadzis? Ja jā, tad Jā, ko? esmu. Izstāstīšu uzreiz. Vienu reizi, vienīgā reize. Un tur arī pie reizes smieklīgi sanāca. Man bija gadi 15, 16. Un mēs braucām spēlēt turnīru uz Nīderlandi. Un, tur tāds vecums, ka visi vēl no Latgales tur daudzi. Un, tur pa veikaliem mums tajā laikā nebija tik daudz kā tagad to veikalu. Mēs iegājām veikalā, tur apsargu nav. Un mēs nezinājām, ka ir šie, kas pīkstinās, kas tagad notiek. Un es uzvilku, es neatceros, kurš tur stāstīja, ka velkat kreklu. Tā kreklu vienkārši un savu to jaku pa virsu un aizēja. Un viens izdarīja otrs un, kā es redzu, ka forši, kā gribās kaut ko. Un es paņēmu, uzvilku un pirms manis iet un sāk pīkstēt viens no mūsu puišiem. Es nesapratu, kas notiek tajā brīdī. Es, viņu apstādināju, es izgāju un es nepīkstēju. Un tad es atnāku uz to numuriņu, novelku to kreklu, viņam tās bļambaki tie. Man paveicās, bet es pēc tās reizes vēl krekls drausmīgs. Tajā adrenalīnā, kad tu zots, tev liekas skaists, es atnācu mājās, viņš vispār nekāds. Un tā bija pēdējā reize, kad es veikalā zagu. Jā. Vispār īstenībā zagšana ir, man liekas, viena lieta, kad saka, ka tu nedrīkst zagt. Otra lieta ir tikt pieķertam. Un tad tas tiešām ir uz mūžu. Tas ir tāds kauns, un jāpieķer, jā. Es īstenībā, es esmu, nevaru lepoties, kā neesmu arī neko čiepus, bet, es negribētu būt pieķert. Esi čiepus vai neesi? Mēs skolā mums bija derības, kurš izstieps no veikala ārā kaut ko ēdam, un piedošanu. Sierīgais. Šotiņš, pēdējais tev jautājums. Nosauc projektu, kurā nožēlo, ka esi piedalījusies un kāpēc? Ir tāds projekts? Nožēlot? Godīgi, jā. Godīgi. Jā, mēs runājam, ka tu ne par ko nenāk. Pats tagad, tu zini, kā ir. Tad, kad tu aizbrauc mājās, piemēram, un ir briesmīgs pasākums bijis kaut kāds. Es par projektiem saukšu arī pasākums. Un liekas, briesmīgāk nevar būt. Nevar būt briesmīgāk. Bet tad, kad pasēdu padomā, ir viens labs teiciens. Bad decision makes the good memories. Un pagriezt to otrādi, ieliec stāvizrādē to stāstu. Man visa stāvizrāde sastāv no labiem, sliktiem stāstiem. Paņem vienkārši paskaties uz to no cita punkta, uz to pasākumu vai to projektu. Jā. Un uzreiz savādāk atmieredzēs tas viss pasākums. Ir trakas kāzas bijušas, kur tu biji tādā šokā? Jā. Bieži? Par laimi ne, bet ir. Ir, protams. Ja tu kaut kur vēl noķersi manu stāvizrādi, ja es saprotu, ka tu neesi bijis uz viņu. Nē, neesmu bijis. Jā, 60 pār izrādes ir bijušas, ja kas. Piedošana. Man jau liekas, ka nav jau Latvijā neviena cilvēka, kas to noredzējis. Bet labi, arī vienmēr sakot, jā, tur mana izrāde tiek būvēta no visiem šiem stāstiem, sliktajiem kāzu stāstiem. Jo tāpēc, ka tas stāsts ir tāds, ka vispirms mēs nofilmējāmies Es mīlu jūsu meitu filmā, un tā filma ir absurdā komēdija. Tā, it kā tev liekas, ka tā dzīvē nevarētu būt. Beigās tas viss notika. Tieši tas viss, kas tajā filmā notika, vēl tikai trakāk nekā filmā. Pieņemsim, Irmāte atnāca uz kāzām, lai izjauktu kāzas, un viņai tas izdevās. Un es vadīju tās kāzas. Beigas bija tāds, ka līgam novilka laulības gradzenu, tik nesen uzvilka to, aizmet pa gaisu un aizgāja prom. Ko Irmāte izdarīja? Vai viņa tā visu vakara laiku? Viņa bija talantīga. Labi, pēdējais jautājums man. Ko mūsu producentu grupa ir izdomājusi? Ceru, ka ne par meitām. Man te vienmēr, kur ir mīļāka meita nosauc? Viltīgie. Jā.
Nu, nē, skābais. Ok, vēl viens šotiņš. Nu, droši. Kāpos? Tev? Jā, pēdējais jautājums. Tev tagad, ja? Labi. Savā futbola treneru karjerā, kurš ir bijis nevērtīgākais spēlētājs? Nevērtīgākais? Es tā saprotu. Netīrākais. Netīrākais? Ne, visnetīrīgākais. Netīrīgākais. Kas jums galvās darās? Netīrīgākais. Kas tur, kur netīrīgākais? Netīrīgs. Tas jau sportistam, tas jau piestāv sviedri un dubļi. Bet, grūtākais jau ir, ka es par to neesmu domājis nekad. Nē, vienīgais tas, ka ja tu uz treniņu jau atnāc vai Un smirdi. jau nav ok ar smaržām, labāk dzers nesauks, tu būsi smalkjūtīgs. Tu esi smalkjūtīgs, labi. Forši kāpos suliņiem. Jā. Starp citu, viņi ir veselīgi. Tur ir C vitamīns. Tas ir C vitamīns šots. Ļoti. Starp citu, veikalā var nopirkt atsevišķi kāpos suliņu. Tur jau tā lieta, ka šeit jau viss, kas ir veikalā, un tad cilvēki daži prasa. Man ļoti garšo. Gribi pagaršot gliemi? Jā, man patīk gliemi. Dakšiņi arī. Jā, protams. Tas tā kā no gliemežiem? Jā. Tā kā tie, kas pa mūsu dārzā? Nē, no Francijas. Tad tos es vēl Bet viņi negaršīgi. līdzi. Man garšo. Man viss garšo. Viņi ir labi. Nopietni? Viņiem nav nekādas vainas? Bišķiņ pēc dūņām viņi garšo, bet tā man garšīgi. Kā Eilans teica, kurš teica pēc nāves? Nāves smaka. Tad viņi nav ēduši daudz ko. Labi, mums tāda. Nē, ir ok. Viņam bišķiņ varbūt vēl, tur bišķiņ kaut kādus nercītu pieliktu klāt kaut kādu. Šodien Norī Krupi bija mierīgāki, bet mēs nonākam pie manas daļās, skaistās, mīļās rubrikas Svētā 5 minūtes. Paēdām. Ko dara pēc ēdiena pieauguši cilvēki? Runā par seksu. Droši vien, es nezinu, ko šoreiz sagatavoja Svētā. Tur ir pats par seksu jārunā, ja? Zini, tāds vecums ir, ka ja tu sāc jau runāt par seksu, tad tas nozīmē, ka tu jau vairs ar to nenodarbojies. Sveiki, Baiba! Esi laipni lūgta Svētajā 5 minūte. Esmu tev sagatavojusi 5 karstus jautājumus. Pirmais jautājums. Laba humora izjūta vai labs mīlnieks? Jāizvēlās. Kuru roku tev nocirst, labo vai kreiso? Pirmkārt, man ir noveicies. Es nezinu, es nekad tādu nerunāju publiski par to. Bet labi, šī būs pirmā reize. Manam vīram ļoti laba humora izjūta. Un, kā saka, es nesūdzos arī tajā, kā saka, frontē. Okay. Nē, ideāli ir ar abi patiesībā. Protams. Bet ja man tā jautātu, piemēram, ja nebūtu mans gadījums, bet kā cits, baigi sarežģīt. Jo pēc kā, ja labs mīlnieks, tas ir baigi foršs. Bet tā kā, ja viņš ir preteklis un tāds varmāk un kaut kāds iedomīgais un narcis, tad labāk, lai ir foršs humors. Atbilde. Jā. Ja tā. Es sapratu. Man ir abi. Jā. Jums būs jānotic. Vīriņi, dzirdat? Jā. Lai tev liekas, ka es esmu vēlni izdzimums kādreiz. Bet redz, ka es par tevi publiski labi runāju. Tā, ejam tālāk, ja? Ārprāciņš, ja tu man nenopirks brilliantu gredzenu pēc šitā. Otrais jautājums. Vai tev ir bijušas attiecības ar stipri jaunāku vīrieti? Nē. Nē. Kas tavā izpratnē ir stipri jaunāks? Stipri jaunāks. Filma teātris, es redzējis, filma teātris. Vija Artmane un to spēlē Džulija Lamberta. Un tur viņai ir mīlnieks Toms Fennels. Nē, nevajag. Un ja es pareizi atceros, un tas gliemeļs man liekas, ka tur bija tā, ka viņam bija kaut kādi 25. Tas ir daudz. Man jau liekas, ka 10 jau daudz. Pagaid, viņam bija 25, viņai bija 50 vai kaut kas tāds. Man liekas, ka tāda tur tā starpība bija. Man liekas, ka tas ir pietiekoši, bet man liekas, ja Džeks parakstās, tas ir baigais kompliments sievietē. Tāpēc, ka viņa, tad tas nozīmē, ka viņam ne tikai arī, ir kā ķermeniski patīkama vai iekārs objekts ir ķermenis, bet prāts. Un arī, kaut kas vēl.
Bet kā to uzdot? Tu jūti interesi no jaunākiem vīriešiem? Nu, es varbūt nebūšu objektīva, tāpēc, ka es jūtu interesi, bet es domāju, ka tie vīrieši, kas man izrāda uzmanību, viņi izrāda, tāpēc, ka es esmu atpazīstama. Viņi vienkārši grib parunāties, pārmīt pāris vārdus vai atsaukt atmiņā, kā tu, piemēram, atsauc atmiņā, ka tu tur bērnībā mani skaties. Jaunībā. Es, protams, ja es būtu iedomīgāk, es to tulkotu. Ja gribētu tā tulkot, atbildē. Ejam tālāk. Jā, okay. Ko tur sagatavoja svētā? Nu tā. Tur pauzītis. Trešais jautājums. Cik bieži tu saņem plikbildes no vīriešiem? Dikpiki tā saucamie. Jā. Tu zini, kas ir dikpiki? Es zinu, es tagad zinu. Kopš tu saņēmu. Bija? Cik bieži? Reizi nedēļā nē. Bet tā, divreiz. Labi, reiz pa reizē. Ārzemnieki pārsvarā vai vietēji arī čaļi? Ārzemnieki, starp citu, man liekas, ka tie vietēji. Vietēji? Man liekas, bet es nezinu, es tā baigi neītais profilos. Ko tu dari ar to bildi? Tā neko. Okay. Vīram rādi? Nē. Man vienreiz parādīja, es vairs negribu redzēt. Nē, es domāju, ka priekš kā viņu uztrauktu tāda informācija. Man arī nepatikt, ja viņš man rādītu kaut kādas sievietes krūts, kuras viņam ir atsūtītas. Ir kaut kādas lietas, kas jāatstāj pie sevis. Es ar to neko nedaru, ar to bildi, vai arī neju tālāk. Bet vai viņu man uztraukt ar to visu? Nevajag. Nē, bet tas ir jātur. Bet klausies, par šito man sieva jautāja, kā vīrieti. Viņa saka, kas tas ir? Kā to vispār saprast? Man liekas, ka tu neesi, tas nav korekti tev jautāt. Nē, viņam vīriešu, ko viņš domā ar šito sūtīšanu? Viņš izrāda interesi, viņš grib parādīt, cik garš liels, ka tulīt es skriešu pie viņa. Es saku, es nevaru izskaidrot, es nereiz to nesu. Es zinu, kāpēc tu nevari izskaidrot, tāpēc, ka tā jau nav vīriešu vai sieviešu padarīšana. Tā ir, man liekas, tā ir kaut kāda mentāla problēma. Agrāk bija ekshibicionisti, tie, kas virinājās. Viņi arī tagad šur un tur ir. Bet patiesībā šis ir veids, kā novadēties. Es domāju, ka tie tīrā ūdens šitie te rādītāji, un viņiem vienkārši tas ir kaivs. Kā savādāk? Jo es, kā gāju skolā, vidusskolā, es pirmo reizi ieraudzīju šito virinātāju. Bāc! Es biju pārbijusies. Protams, es arī pārbītos pat tagad, ja man kas tas tāds vispār, kā beigās izrādās, tādi ir, bet es tagad meitām prasu, vai viņām ir bijuši tādi gadījumi. Viņas saka, ka nē, jo viņi pārvākušies ir uz internetu. Un es domāju, ka tie ir tie, kas sūta tos diktus. Tad labāk, lai tā, nekā tie, kas sūta šitos te, mēs jūs atpazinām, jūs esat virinātāji. Tālāk. Tā, pagā. Aiziet. 4. jautājums. Seks tumsā vai ar ieslēgto gaismu? Man liekas, galvenais, ka seks. Galvenais, ka ir. Kāda atšķirība? Kur, kā? Galvenais, ka labs. Jā. Un ar labu partneri kāda starpība, tumsa gaisma, rīts, vakars. Galvenais, ka ir. Tā aiziet tālāk. Es sagriezu. Galvenais klausīt. Vai pareiz nesmiņu smuka. 5. jautājums. Vai tev ir bijis seks sabiedriskajā vietā? Sabiedriskā? Jā, dot man uzreiz, ja šis bija pēdējais sabiedriskajā vietā. Jā. Melot nedrīkst? Jā, ir. Kur? Teiksi? Jā. Uz ielas. Uz ielas? Ne, labi, tas bija naktī. Jaunībā? Ne tagad. Viss baibas un tu super atklāta. Kas tur, tas taču nav slikti. Man uz ielas nav bijis, bet sabiedriskajās. Bet tas nebija Latvijā. Man ir attaisnojums. Jā. Citu vietu var? Jā, tas neskaitās. Neskaitās. Baibā. Man liels, es teicu pašā sākumā, liels prieks vispār tevi satikt, iepazīt, un es neesmu vīlies nevienā sekundē. Super saruna. Lai tev veicās, esi tikpat enerģiska, lai tev ir nauda, jo mums visiem patīk nauda, un lai tev ir draugi, kuri
piekrīta par striptīzu dejotājiem iet. Pareizi, man tagad ir gluži. Jā, tev jāatvainojas. Sorry, Jāni. Abonējiet YouTube kanālu un lieciet like, rakstiet komentārus un visi pasakam paldies Baibai Sipaniecei Gavarai. Tiekamies nākamreiz. Baiba, paldies. Jā, paldies, lai jums arī visiem visu labi. Atā.